viena daļa profesionāļi jau zina, kas ir šis. Šis ir gan eksotisks un skaists un gan arī dārgs dzīvžokļa materiāls, gatavs. Šis ir iestādīts gadu atpakaļ un galap tieši šis un šeit, tāpēc, ka viņš veido tādu arī, ziemā viņš ir bronzas krāsojumā, lapas paliek krāsojās, bet viņš veido tādu, kā es teiktu, atdalošo sienu, istabas sajūtu, jo šeit ir terases, lai aiz tās terases būtu patīkamāk, tad faktiski izvēlēt šis stādījums. Mums veidojās tā kā griezti ir debesis un sienas ir no diškabāra dzīvžogļu gataviem blokiem. Gan efektīvs un ātrs risinājums, ja alternatīva varētu būt šai gadījumā, tās pašas mūsu mīļotās tūjas, bet es teiktu tā, ka šis ir daudz perfektāks risinājums un arī izskatās viņš gan pieklājīgi. Kas ir dārgāks, šitas vai tūjas? Šis ir 4 reizes dārgāks, konkrēti šis izmērs kā varbūt tūjas, bet viņš ir elegantāks, viņš šeit arī iederīgāks ir un tā bronzas krāsa atkal, kas veidojās rudenī līdz pašam pavasarim, tas, kas, manuprāt, padara viņu vēl arī dubult skaistu, ja? Kad vasarā, ja zaļš jau ir viss, bet ziemā viņš saglabā šo brūno krāsu, ļoti labs risinājums. Pareizi sapratu, ka viņu gatavu šādā atpakaļ? Jā, tas ir gatavs stādījums. Pa metram ir bloks, tad ir arī mazāk, šaurāk, vieglāk, kur laikam uz metru vairāk stādiņu. Šeit ir, lūk, šis ir apmēram, es parādīšu, viens stāds, 2 stādi, 3 stādi, ja. Pagaidām viņš ir gan tāds brīvs, kā es saku, lapas ir plaušas, tāpēc es uzreiz negriežu cītīgi laistu, lai pēc kaut kāda laika mēs viņam iegūtu formētu to vēlamo izmēru, ja. Laika viņš vispār nebūs caurspīdīgs, ja? Viņš jau tāpat, lapa koks ir caurspīdīgāks, bet jā, faktiski ir, un te ir labi arī apvēlīga laika apstākļi. Te ir gan tā rīta saule, gan tā vakar saule, tā viņš ir apspiedēts no abām pusēm, un arī šeit iekšpusē mēs redzam, ka tagad nav, bet pēcpusdienā saule būs, un lepojos, man patīk šis stādījums. Ja.